Labvakar visiem latviešiem tūmā un tālumā. Šeit Danuta Grīnfelda no Muzeja un pētniecības centra Latviešu pasaulē. Es esmu Rīgā un mans sarunbiedrs Viesturs Zariņš ir Kanādā šobrīd. Un šodien mēs esam aicinājuši Viesturu Zariņu uzstāties ar priekšlasījumu par savu jaunāko pētījumu, bet es ceru, ka viņš ievīs arī detaļas no citiem pētījumiem. Es pavicināšu ātri mums acu priekšā grāmatu. Grāmata ir iznākusi šajā gadā, pavisam svaiga. Ir iegādājama gan pie mums Rīgā pašā muzejā, gan arī Kanādā. Par to Viesturs varētu pateikt, kur un kā tieši to izdarīt. Grāmata ir angļu valodā, bet tā pēta latviešu, nevar pat teikt sakars, bet latviešu attiecības ar vienu no Kanādas provincēm. Šajā gadījumā tā ir Nova Skotija vai Jaunskotija. Bet tie, kas jau mums ilgāku laiku seko, droši vien atcerās, ka Viesturs jau ir runājis vienreiz par citu Kanādas provinci saistībā ar latviešiem, par Manitobas latviešiem. Tā bija ļoti interesanta saruna, toreiz bagātīgi ilustrēta, un mēs ceram uz līdzīgi vērtīgu un interesantu sarunu arī šodien. Sākumā dažas tehniskās lietas. Gribu pateikt to, ka šī saruna notiek tikai tiešraidē, tādēļ visus, kas vēlas komentēt vai jautāt kaut ko, aicinu Facebook komentāros rakstīt. Un pirmais, ko es varētu ierakstīt, varbūt no kuras pasaules vietas jūs skatieties, jo tas arī ir interesanti. Bet, ja jūs gribat kaut ko papildināt vai pajautāt, es pašās beigās nolasīšu to, kas Facebookā būs uzrakstīts, lai Viesturs arī zinātu un lai Viesturs var atbildēt uz jūsu jautājumiem, ja tāda būs. Bet, ja nē, tad es došu vārdu Viesturam. Viesturs ir latvietis, kurš ir, es aizmirsu, kur viņš ir dzimis tieši, vai nu Kanādā vai ne Kanādā, tāpēc to neteikšu, lai viņš pats pasaka, bet viņš ir skolotājs un vēsturi viņš pētīja ilgus gadus, viņam ir vairākas grāmatas iznākušas, un man šķiet, ka ļoti, ļoti vērtīgs sabiedriskais darbs, ko viņš dara. Paldies par to. Labi, sāksim. Vispirms man share screen jāizdara pareizi, un vienmēr tur ir izaicinājumi to darot. Jā. Redzēsim, vai darbosies, un tagad pāriesim uz prezentāciju. Un tagad slideshow from current slide. Uz priekšu. Tā. Vai jūs visi redziet? Jā. Paldies. Labi, labdien, labvakar, kā nu kuram. Sveicieni no Kanādas, īpaši no Oakville pilsētas, kas ir apmēram 40 km uz dienvidu rietumiem no Toronto pie Ontārio ezeru. Maza korekcija, lai gan man ir grāds pedagogijā, es neesmu bijis skolotājs, es esmu pensionējies IT laukā, vadības lokā, un man ir dažādi vajas prieki, un gribot, negribot, viens no tiem ir bijis uzrakstīt tagad 3 grāmatas par Manitoba provinces latviešu vēsturi, par Matheson, kas ir mazs ciemats 7 stundas ziemeļos no Toronto, par to veclatviešu un trimdas latviešu vēsturi, un tagad par Nova Scotia latviešu vēsturi. Un priekšnesuma virsraksts šodien ir Nova Scotia latviešu saites, ierašanās, patvērums un mājas. Un tas ir tieši tulkots no grāmatas nosaukuma angļu valodā Nova Scotia Latvian Connections, Untold Stories of Arrival, Haven and Home. Un šī grāmata, tas ir trimdas un šodienas stāsts aprakstīts, kā es nu pat teicu, manā 3. Kanādas latviešu reģionālā vēstures grāmatā, kura tika izdota šī gada jūnijā un ir pieejama Toronto Latviešu centra veikalā Let's Shop, vai nu klātbūtnē vai online, un Latviešu pasaulē muzejā Rīgā. Tagad vispirms noskaidrosim, kur tad ir Nova Scotia, vai tā pavirši tulkojot latviski tā ir Jaunskotija. Mazliet jāpabīda šo te Zoom lodziņu, kas man ir. Un Nova Scotia ir viena no Kanādas Atlantijas provincēm, respektīvi tā ir pie Atlantijas jūras. Un jūs redzat labā pusē apakšā sarkanā krāsā ir iezīmēta Nova Scotia province, un tās lielākā pilsēta, galvaspilsēta ir Halifax. Ir vēl 3 citas Kanādas Atlantijas piekrastes provinces, mazliet pa kreisi uz rietumiem no Nova Scotia, oranžā krāsā ir New Brunswick, un tad starp New Brunswick un Nova Scotia ir grūti saredzēt, bet ir viena sala, arī laikam rozā krāsā,
Prince Edward Island. Tā ir Kanādas mazākā province, bet province tik un tā. Un tad, un ja jūs dzirdat, kad putni čivina tur mugurā, nu es par to neko nevaru darīt, tur laikam bija viņi ļoti iepriecināti par šo priekšnesumu. Un tad labā pusē uz augšu dzeltenā krāsā ir 4. province Atlantijas piekrastē, tā ir lielākā, tā ir Newfoundland un Labrador. Un Nova Scotia ir 86% Latvijas lielumā, tāda mazliet mazāka, un tā ir mazliet virs miljons iedzīvotāji, kas ir krietni mazāks par Latvijas. Un, kā es minēju, Halifax ir lielākā pilsēta, ne tikai Nova Scotia, bet visā Atlantijas okeāna piekrastes provincēs. Un metro Halifax dzīvo mazliet virs 500,000 cilvēkiem. Tas ir apmēram puse no Nova Scotia iedzīvotājiem. Nu, Nova Scotia ir diezgan tālu prom no Toronto. Tas ir 2 stundas lidojums no Toronto tieši uz austrumiem, vai ir mašīna kāds 20 vai 22 stundas prom. Bostona, Amerikā, varbūt ir tuvākais centrs Amerikā, bet tas arī ir krietnes gabals, un, protams, Čikāga un citas vietas ir daudz tālāk. Tagad jautājums, cik latvieši ir Nova Scotia? Un pēc Kanādas tautas skaitīšanas datiem Nova Scotia 41. gadā bija tikai viens pēc etniskās izcelsmes latvietis. Tā viņš sevi apzīmēja. Un ir iespējams, mēs domājam, ka tas varētu būt Paulis Palas Grumhold. Mēs zinām to, ka Paulis sevi uzskatīja par latvietu, lai gan tas uzvārds nav latviešu uzvārds. Palas varētu norādīt igauņu izcelsmi un Grumhold vācu izcelsmi, bet bija viens. Varbūt vēl kādi citi, kuri neatzīmēja savu etnisko izcelsmi tautas skaitīšanas datos. 2021. gadā pēdējā tautas skaitīšanā pēc etniskās izcelsmes Nova Scotia bija 495 latvieši. Kanādas kopējais skaits ir pār par 28,000, un šie cipari ir apaļoti, kā tas ir vienmēr tautas skaitīšanas datos. Tātad Nova Scotia pēc etniskās izcelsmes varbūt ir nepilns 2% latviešu Kanādā. Pēc mātes valodas ir tikai 50 no 430 visā Kanādā, un mājās tikai 5, kuri runā latviski. Man liekas, es zinu, kuri tie 5 ir. Pārējās 3 man iepriekš minētās Kanādas Atlantijas provincēs ir vēl mazāk latvieši. Nu, jautājums ir, ja Nova Scotia ir tik maz latvieši, tad kāpēc par viņiem vispār pētīt, rakstīt, publicēt grāmatu? Un tur ir dažādi iemesli. Pirmkārt, Halifax pilsēta, Nova Scotia, ostas pilsēta, sagaidīja tūkstošiem pēckara latviešu bēgļus, kuri ieradās Kanādā. Otrs iemesls, vairums no šiem bēgļiem devās tālāk Kanādas iekšienē, bet daži apmetās Nova Scotia uz gadu vai 2 izpildīt līguma darbus, bet citi palika Nova Scotia uz visu mūžu. Tad Nova Scotia un pat daļai blakus New Brunswick provincē izveidojās spēcīga latviešu mākslinieku kolonija, kurai bija liela ietekme attīstīt Kanādas Atlantijas rajona kultūrālo dzīvi. Un šeit nav runa par latviešu trimdas kultūrālo dzīvi, šeit ir runa par vietējo kanādiešu kultūrālo dzīvi. Tas ir ļoti nozīmīgi. Tad vēlāk Nova Scotia universitātes, īpaši Dalhousie universitāte Halifaksā, pievilka jaunākus trimdas akadēmiskos spēkus. Un pēc Latvijas neatkarības atgūšanas 91. gadā Nova Scotia ir bijusi virkne kultūras, politiskas un sporta saites ar Latviju, krietni vairāk kā citās, īpaši mazās latviešu kolonijās Kanādā un ASV. Tādēļ, neskatoties uz mazo latviešu skaitu, Nova Scotia stāsts ir nozīmīgs mūsu latviešu trimdas un diasporas vēsturē. Nova Scotia ir bijuši sakari ar Latviju jau pirms 2. pasaules kara un jau pirms 1. pasaules kara, jo regulāri pasažieru kuģu satiksme no Liepājas uz Halifax un tad uz Ņujorku jau iesākās Krievijas impērijas laikos. Un šeit jūs redzat labā pusē
ir reklāma strādnieku avīze, publicēta Latvijā 201. Gada 10. jūlijā, kur reklamē Baltic American Line, ka var braukt no Liepājas uz Ņujorku, un tad sarkanais apvilks no Liepājas uz Halifax, Kanādā. Un tur viņiem ir 4 kuģi, kuri kursēja. Katras 2 nedēļas bija kuģu satiksme. Un kreisā pusē ir tāds skaistāks plakāts no Baltic American Line. Tādēļ tie sakari jau ir bijuši sen. Arī Latvijai ir bijuši diplomātiskie sakari ar Nova Scotia jau kopš 26. gadu. Un kreisā pusē ir uzņēmējs un bijušais Pirmā pasaules kara virsnieks Philip L. Whitman. Viņš bija godkonsuls no 33. līdz 63. gadu, tātad gan Latvijas republikas laikā, gan tad, kad Latvija bija okupēta, bet, protams, viņš nebija pakļauts okupācijas spēkiem. Bet pirms tam William Curry bija godkonsuls 6 gadus no 26. līdz 33. gadu. Un varbūt pacelījās jautājums, kāpēc Latvijai bija goda konzula vietās kā Halifax, Nova Scotia, arī Vankūverā, Britkolumbijā pie Klusā okeāna, Montrealā, kas ir ostas pilsēta Kvebekā, un arī uz dažiem gadiem St. John's, kas ir galvaspilsēta Ņūfaundlandē un arī ostas pilsēta. Un tas izskaidrojums, manuprāt, ir tāpēc, ka tās bija ostas pilsētas un Latvijai bija tirdzniecības sakari ar Kanādu un ASV, un tāpēc bija svarīgi, ka tur, kur varēja būt Latvijas kuģi, Latvijas jūrnieki, ir arī goda konsuli. Un Toronto, kas tagad ir Kanādas lielākais centrs, bija tikai vēlāk goda konsuls, tāpēc, ka Toronto, lai gan tā nav ostas pilsēta, tā ir, Toronto ir Kanādas finanšu centrs, tad un arī šodien. Tie sakari arī ir šodien, un pašlaik kopš 12. gadu Latvijas goda konzula Nova Scotia ir farmakoloģijas daļēji pensionējusies profesora, Kanādas latviete, doktore Ingrīda Šketeris. Tādēļ tie sakari ir diezgan seni. Bet tagad pāriesim uz pēckara posmu, kad bēgļi ierodās Kanādā. Un tūkstošiem latviešu pēckara bēgļu no Vācijas nometnēm un arī no Zviedrijas ieradās Kanādā Halifax Pier 21. Un Pier 21 būtu līdzīgs kā Ellis Island Amerikā. Un šajos attēlos kreisā pusē jūs redzat, kā Kanādas ierēģi reģistrē bēgļus Pier 21, pēc kara 40. gados. Un labā pusē ir kā Pier 21 izskatās šodien, tas tagad ir pārveidots par Kanādas imigrācijas muzeju, kur arī ir vairāki eksponāti veltīti latviešiem, tieši latviešiem, un par to ir vairāk manā grāmatā. Vairums, kā es agrāk minēju, pēckara bēgļi Nova Scotia palika tikai dažas dienas un devās uz Kanādas iekšienu, kur bija nozīmēti līgumdarbi uz gadu vai 2, un tikai pēc tam viņi varēja izvēlēties, kur dzīvot, kur strādāt un tā tālāk, un citi pavadīja Nova Scotia pāris gadus, bet citi tur palika visu mūžu. Tādēļ šeit skati, ka bēgļi ierodās. Bet bija arī nelegālie, īpaši no Zviedrijas, un no Vācijas bēgļu transportu uz aizjūras zemēm, uz Kanādu, Ameriku, Austrāliju, Venecuēlu, Argentīnu organizēja, un man atkal jāpabīda šo mazo lodziņu, lai viņš man netraucē. To organizēja International Relief Organization, un bēgļu transports bija ar bijušiem transporta kuģiem kara laikā, bet no Zviedrijas nekas netika organizēts. Un tie, kuri atstāja Zviedriju, devās uz Kanādu, uz Ameriku, kā nu viņi spēja, tika īrētas un pirktas laivas, dažas tikai motorizēti šoneri, angliski schooner, doties pāri okeānam. Un bija daži šausmu stāsti, un vismaz viena laiva ar 60 latviešu un igaunu bēgļiem pazuda okeāna dzelmē, un arī ļoti cits interesants stāsts ir aprakstīts manā grāmatā.
Un šeit attēlā kreisā pusē ir kuģis Walnut. Viņš ieradās Halifaksā ar 347 nelegāliem bēgļiem, no tiem 10 bija latvieši, un kuģiem izbeidzās motors apmēram 320 km no Kanādas krasta, un Kanādas krasta apsardzes kuģis to ievilka Halifaksā. Un šie bēgļi bija nelegālie, kā es teicu, bez dokumentiem. Viņi tika apcietināti uz 2 mēnešiem un tikai tad palaisti brīvībā Kanādā. Un bēgļi no Vācijas tur jau bija uz vietas Kanādas ierēdņi, kuri izsijāja bēgļus, gādāja dokumentāciju, tādēļ tur bija ļoti būtiskas starpības. Un dažas tās laivas no Zviedrijas, kas es minēju, varbūt ir 20, 30 metru, 40 metru garas zēgeļu laivas. Tādēļ tas ceļš pār okeānām nebija tāds netuvu patīkams. Nu, Nova Scotia izveidojas mākslinieku kolonija, un izcili Latvijas kultūras darbinieki, kuri jau bija ieguvuši atsauksmes uz Latvijas un Eiropas skatuvēm, tūlīt dabūja darbu savā laukā, iebraucot Kanādā. Un šeit ir 6 personas, kuras nopelns ir muzikas laukā. Un kreisā pusē ir Teodors Brilts, operas dziedātājs, vēlāk mācības spēks un Nova Scotia Opera Association, kā arī Latvian Relief Association līdzdibinātājs. Līdzdibinātājs ar Manis Vētru, kas ir labā pusē, kurš jau Latvijā bija iecienīts autors, žurnālists, operas dziedātājs un arī, kā es nu pat teicu, Nova Scotia Opera Association, kā arī Latvian Relief Association līdzdibinātājs un vēlāk pirmais LNA priekšsēdis. Un Latvian Relief Association bija organizācija, kuru šie 2 vīri, nu tas putnis tagad traucē diezgan aiz manīm, bet viņi dibināja šo organizāciju un viņi sagaidīja bēgļus, kuri ieradās Halifaksā Pier 21, un viņiem palīdzēja ar pirmiem soļiem Kanādā. Tad tālāk otrais no kreisās puses ir Jānis Kalniņš, dirigents New Brunswick provinces orkestros, mācības spēks un komponists, tādēļ ne Nova Scotia, bet blakus provincē, un viņš bija izcils muziķis, piemēram, ka viņam bija 90 gadu dzimšanas dienas jubileja, tad ASV prezidents Reigans viņu apsveica. Tad pašā vidū ir violnieks, mācības spēks un dekāns Keirijai Universitātē Nova Scotia Jānis Kalējs un viņa kundze pianiste Felicita Kalēja. Tad tālāk Alfreds Strombergs, komponists, dirigents, mācības spēks un Halifax Symphonette, vēlāk orkestris, nevis tikai simfonēt dibinātājs. Nu, man jāpiemina, ka Brilts, Kalniņš un Kalēja palika Nova Scotia un New Brunswick visu mūžu, bet Strombergs pēc kādiem 4, 5, 6 gadiem pārcēlās uz Toronto, vēlāk uz Edmontonu un tāpat Vētra pārgāja uz Toronto. Un Vētra bija pirmais LNK, vai viens no pirmiem LNK priekšsēžiem. LNK ir Kanādas latviešu jumta organizācija līdzīgi kā ALA Amerikā. Bija arī mākslinieki, kuri bagātināja baleta dzīvi Atlantijas piekrastē. Kreisā pusē dejotāji Irēna Apinis un Juris Gottšalks, vīrs un sieva. Viņi dibināja Halifax Conservancy School of Ballet, bet 51. gadā pārcēlās uz Toronto un bija pirmie principal dejotāji nu pat dibinātā National Ballet of Canada, Toronto. Tad vidū Halifax baleta uzvedums ar Skaidrītu Skujiņu un Hildu Strombergu, tās divas kundzes labā pusē priekšā, un Hilda Stromberga bija kundze sieva Alfredam Strombergam, kurš bija iepriekšējā slīdītē. Un tad labā pusē vēl ir dejotāja Mirza Grikis Dambergs. Viņa dibināja un daudzus gadus vadīja privātu baleta skolu Halifaksā, un arī viņa bija uzstājusies dažādas
dažādās Eiropas skatuvēs 30. gados. Un bija arī citi, kurus es šajā prezentācijā neminu. Bet bija arī bez māksliniekiem arī arhitekti Halifaksā. Un šeit kreisā pusē ir attēls, un tas vīrs ar garo mēteli labā pusē ir Pauls Kunziņš. Viņš bija Latvijas pirmskara arhitekts un Latvijas Universitātes arhitektūras fakultātes dekāns un viens no Brīvdabas muzeja veidotājiem. Un viņš, dzīvojot Halifaksā, uzrakstīja šo ļoti vērienīgo grāmatu Latviju sēta, tā ir bieza, ļoti detalizēta. Viņš bija lietpratējs par latviešu lauku arhitektūru. Un viņam pievienojas brālis, arī arhitekts Haralds Kunziņš Halifaksā. Un jāmin to, ka gan Pauls, gan Haralds tur ieradās, ka viņi bija tuvu vai jau pensiju gados, tādēļ viņi pārāk ilgi Nova Scotia nestrādāja savā profesionālā laukā. Bet kreisā pusē fotografijā ir Andris Kunziņš, viņš ir Paulam dēls, viņš arī arhitekts, skolojies Vācijā, Kanādā un laikam varbūt Latvijas pēdējos gados. Un viņam bija garš, sekmīgs karjeras dzīvot Halifaksā savā profesijā. Tādēļ esi arhitekts Halifaksā. Lai iebrauktu Kanādā, un to jau varbūt es esmu minējis, bet lai iebrauktu Kanādā, citiem, kuriem nebija kaut kāda izcila profesija, bija jāpieņem līguma darbus uz gadu vai diviem mežos, raktuvēs, slimnīcās, laukos, privātās mājās. Un šeit ir divas ģimenes, Grīnbergu un Vāgner ģimenes, kuras līguma darbus izpildīja Nova Scotia lauksaimniecībās. Un divas fotogrāfijas augšā ir no Vāgner ģimenes arhīviem, tās apakšā ir no Grīnberga ģimenes arhīviem. Kreisā pusē augšā Mārtiņš Vāgners seniors ravē tomātu laukus Nova Scotia, tad labā pusē Mārtiņa ģimene, 3 jauni dēli, tad svinēja savus pirmos Ziemassvētkus Kanādā. Labā pusē, kreisā pusē apakšā, kur ir skolēni, tur ar rimbuliem es apzīmēju 4 Grīnberga bērnus. Tur sākot no kreisās puses ir Biruta Grīnbergs, bet jūs varbūt viens otrs pazīstat Birutu Vārsbergu Čikāgā. Tā bija viņa skolniece tajos gados. Tad tālāk otrā no kreisās puses ir Valda Ādlers, kura dzīvo pāris kilometrus no mums, te Oakvilē. Tad, ja es nemaldos, ir Jānis Grīnbergs un Aivars Grīnbergs. Kamēr vecāki strādāja laukos, bērniem bija jāiet skolā, un tā vieta bija Pagwash, Nova Scotia. Tad labā pusē apakšā Grīnbergu vīri, tur bija vairāki, sits zolīt, un tas vīrs augšā labā pusē fotografijā ir Pulkvedis Silgails, liels Daugavas vanaga vīrs, kurš dzīvoja daudzus gadus Halifaksā, un viņš bija atbraucis ciemos pie Grīnbergiem, un laikam tā ir svētdiena, atpūtas diena, kad vīri sita zolīti zaļumos. Bija arī lauksaimnieki, kuri palika Nova Scotia. Tādēļ, ja es teju atpakaļ, Vāgneri pēc līguma darba izpildīšanas pārcēlās uz Toronto, un Mārtiņš daudz gadus vēlāk Niagaras apkārtnē izveidoja mazu vīnu dārzu, un apakšā ir Grīnberga ģimene. Viņi pārcēlās arī uz Niagaras apkārtni, kur viņi iepirka lauksaimniecību un daudz gadus Grīnberga pāris uzturēja lauksaimniecību. Tad bija tie lauksaimnieki, kuri palika Nova Scotia pēc tam, kad viņi izpildīja līguma darbus Nova Scotia laukos. Viņi iepirka pamestas lauksaimniecības, kuras viņa pēcteči vēl saimnieka. Un tur bija 3 ģimenes. Bija Baloža ģimene, Jesena ģimene un Riekstu ģimene. Un kreisā attēlā ir Andrejs Jesens. Viņš 50. gados pārdod savu ražu kādas pilsētas tirgū.
Un interesanti, ka 35. gadā viņš bija Latvijas izlasē pasaules hokeja čempionātā Šveicē. Tā labā pusē Baloža lauksaimniecību šodien apsaimnieko jau 3. paudze. Nu, vēlāk Nova Scotia ir arī pievilinājusi jaunākus profesionālus cilvēkus, māksliniekus, ārstus. Un sākot no kreisās puses, Ojārs Bīskaps, arhitekts un profesors Dalhousie Universitātē, dzimis Latvijā, bet studējis Kanādā un ASV. Tad es jau minēju Ingrīdu Šketris, farmakoloģijas profesori, dzimusi Ontārio, Kanādā, studējusi dažās vietās Kanādā, Amerikā, un tagad daudzus gadus profesori Dalhousie Universitātē, pat daļai pensionējusies. Tad pašā vidū ir Vita Plūme, tekstilu māksliniece un Ziemeļkarolīnas Universitātes, kas ir ASV, profesore emirata. Viņa ir dzimusi 50. gados Montrealā, un viņa dzīvo New Brunswick un Nova Scotia. Es precīzi nezinu, kā nu kuru reizi tas ir, bet ļoti izcila mākslinieks. Tad tālāk Ian Falkins, fizikas profesors un klimata pētnieks. Viņš ir dzimis Halifaksā, uzaudzis Halifaksā, studējis gan Halifaksā, Dalhousie Universitātē, gan citur Kanādā, ASV, bet tagad fizikas profesors Dalhousie Universitātē. Un viņa kundze ir jauniebraucēji no Latvijas, un viņiem ir kādi 3 bērni, ja es nemaldos. Un tad pašā labā pusē, pavisam nesen salīdzinoši iebraucis, ir Juris Lazovskis, jauniebraucējs, laikam ceļš uz Nova Scotia veda viņu caur Ameriku. Viņš ir ārsts, Sydney, Nova Scotia, provinces ziemeļos, vada, man liekas, vienu kliniku savā profesijā, laukā, un arī profesors Dalhousie Universitātē. Un 2027. gadu sākuma ir Laza prieksēdz, un Laza ir Latviešu ārstu un zobārstu apvienība. Tādā maza vieta Nova Scotia, maz latviešu skaits, bet daudz ievērojami latvieši. Un šeit jūs redzat 2 ēkas latviešu arhitektu darbi Nova Scotia Universitātē Halifax. Pa kreisi Anda Kunziņa projektētā fiskultūras ēka, pa labi Ojāra Bīskapa projektētā biblioteka. Un tie skati ir no ārpuses, ne no iekšienes, protams, un es arhitektūru īsti nepazīstu, bet man liekas, tās ēkas ir tipiskas modernisma ēkas, kuras tika celtas 60. gados. Nu, Kanādas latvieši arī ir dienējuši Kanādas flotes un armiju bāzēs Nova Scotia un kaimiņu New Brunswick provincē. Kanādas austrum flotes bāze ir tieši Halifaksā. Un šeit jūs redzat attēlu no 67. gadu, ka majors, vēlāk pulkvedis Sigurds Andersons, pavada Kanādas ģenerālu gubernatoru karalienes pārstāvis Roland Michener, un tā ir goda sardze Black Watch Royal Highland Regiment armijas bāzē Gagetown, New Brunswick. Andersons dzima Latvijā, vēlāk kļuva par Kanādas Atlantijas provinces rezervistu vispavēlnieku ar štabu Halifaksā, un karjeru nobeidza kā Kanādas militārais atakfejs Austrālijā un Jaunzēlandē. Un, protams, bija arī citi, kuri tur dienēja. Nu, šeit ir daži skati, un es nezinu, vai tie putni ir dzirdami jums. Viss kārtībā, Danuta? Jā, mēs dzirdam ļoti labi. Paldies. Putnus vai mani? Putnus Abus. nedzirdam, kamēr viņas nepietaka, mēs viņus nepamanījām. Ko es darīšu? Apsekšu vēl tālāk. Tā te. Labi, tie putni ir laikam kaut kādi veci stantiņi, vai es nevarēju uzturēt, un man sievinga nekad neteiks nē, un tos paņēma. Tagad kreisā pusē jauniešu iesvētības Halifaksā ar viesu māsītāju Viesturu Šēferu no Montrealas 59. gadā. Un Halifaksā, atskaitot 1. gadu, nekad nav bijis latviešu luterāņu mācītājs uz vietas. Un
šādās reizēs, kad bija iesvētības, un bija vēl viens iesvētības, kāds 4, 5, 6 gadus vēlāk, bija viesmācītāji no Montreals, no Ontārio, kuri tur atbrauca izpildīt savus pienākumus. Pašā vidū Halifaksas latviešu kuplā skaitā sagaida, iesim atpakaļ, pakustināsim šo logu, lai es varu redzēt man tekstu. 65. gadā Halifaksas latvieši sagaida Lelba arhibīskapu Kāli Kunziņu ar sarkano rimbuli. Un Kāls Kunziņš brālis Paulam Kunziņam un Haraldam Kunziņam. Un Lelba ir latviešu, vismaz tajos gados, latviešu evangēliskā luterāņu baznīca Amerikā. Vēlāk tas A kļuva par ārzemēs, un tagad tas A ir kļuvis par P pasaulē, jo arī ir Latvijā Lelbas baznīcas, kas ir atsevišķas no Latvijas luterāņu baznīcas struktūras tur uz vietas. Tādēļ viņi kuplā skaitā sagaida arhibīskapu, liels notikums Halifaksas latviešiem. Un augšā labā pusē ir privātas viesības 60. gados, tur vairāk vīri, un tas vīrs kreisā pusē, tagad jau viņš pensiju gados, bet vēl strādā, ir ārsts, doktors Mārs Andersons. Viņš savā laikā arī bija kapteins Kanādas jūras flotes rezervistos un speciālists nirēju, kā ārsts nirējs. Tā bija viņa specialitāte tad. Nu, jautājums, vai šis tiešām bija skandāls, kā to Latviešu avīzē raksturoja. 68. gadā Nova Scotia 22 gadu veca skolotāja un bijušā studentu aktiviste un savas universitātes studentu biedrības vadītāja Ieva Jesena, kuras tēvs bija Jesens, lauksaimnieks un hokejists. Viņa kandidēja Kanādas federālās vēlēšanās sociāldemokrātu NDP, New Democratic Party, partijas sarakstā. Viņa netika ievēlēta, bet izraisīja uzbrukumus konservatīvā Ziemeļamerikas latviešu presē. Un šeit ir izvilkums no avīzes Laiks, Toronto korespondents to rakstu uzrakstīja. Virsraksts ir tāds, diezgan nievājoši Ieva ar Maskavas kultūru. Un pamatā tas raksts īsi apskatīja Kanādas federālās 68. gada vēlēšanas, un tad pārgāja uz komunistu partiju, un to, ka komunistu partijai nebija pietiekoši kandidāti, lai kāds būtu katrā vēlēšanas iecirknī. Un līdz ar to komunistu partija ieteica saviem atbalstītājiem, lai viņi atbalsta sociāldemokrātu NDP kandidātu tur, kur viņiem nav. Tā jau bija otrā nagla. Pirmā bija studentu aktivisti vētrainos 60. gados, otra bija, ka komunistu partija iesaka NDP atbalstīt tur, kur nav savu kandidātu, un trešais bija, ka Ieva un vairāk citu studiju vadītāji pēc studiju beigām paņēma aicinājumu no Padomju Savienības tur aizbraukt apmaksātā braucienā, redzēt, kā tur dzīve ir. Protams, tas bija propagandas brauciens, un tas neapmulsināja Ievu. Es domāju, ka tas ir pavisam nevietās skandāls, un es domāju, ka ļoti izcili, ka tik jauna latviete tajos gados kandidēja. Mums arī ir bijuši daži citi, kuri kandidējuši, un tikai viena latviete ir bijusi Kanādas parlamentā ievēlēta Sarmīta Bulte no Toronto advokāte, kura bija liberālā partijā. No Halifaksas arī bija atbalsts trešai atmodai, un šeit jūs redzat fotografiju, kur ir melnās lentas dienas atzīmēšana 88. gada 23. augustā. Gadu vēlāk, protams, tas bija, ka bija Baltijas ceļš, un tur ir visu politisko partiju deputāti pārstāvēti, gan konservatīvo partijas deputāti, gan liberāļu, gan sociāldemokrātu NDP deputāti un vietējie mediji. Un ar sarkano tur ir Roberts Dambergs, arhitekts, uzauga Halifaksā, māte bija Mirdze Damberga, baletdejotāja, un viņš bija ļoti aktīvs Halifaksā, viņam bija laba kontakta partijām ar mediju,
un viņš kļuva mums par LNK politisko padomdevēju un spēlēja nozīmīgu lomu Kanādas Latviešu centrālās organizācijas atbalstam trešai atmodai. Tāda arī vietās kā Halifaksā. Nu, kopš neatkarības atgūšanas ir arī bijuši sakari citās jomās, un kreisā pusē Krievu literatūras profesora Dalhousie Universitātē Halifaksā Ieva Vītiņa pasniedz ziedus Latvijas prezidentei Vairai Vīkai Freibergai latviešu rīkotā goda mielastā pēc goda doktora grādas piešķiršana prezidentai 7. gadā. Vidū Dalhousie Universitātes profesors Barry Lesser no 94. gadu vadīja 6 gadus garo Kanādas valdības atbalstīto Baltic Economic Training programmu, kuru apmeklēja augststāvoši ierēģi no Baltijas ierošiem. Un tad labā pusē diezgan nesena bilde no 19. gadu Latvijas aizsardzības ministrs Artis Pabriks drošības konferencē Halifaksā, un starplaikā viņš arī viesojās pie pilsētas latviešiem. Nu, Latvijas vēstnieki Kanādā arī ir apmeklējuši Halifaksu. Šeit 19. gadā vēstnieks Kārls Eihenbaums un viņa kundze Ināra Eihenbaume viesojās pie Halifaksu latviešiem. Vidū uz dīvana ir Latvijas godkonzula Ingrīda Šketris un labā pusē ir Igaunijas godkonzuls Nova Scotia. Sakara ar Latviju kultūras jomā 16. gadā Latvijas komponists Pēters Vasks bija composer in residence Scotia mūzikas festivālā, redzams ar Nova Scotia operas māksliniecisko direktoru Walter Kemp, kura kundze ir Kanādas latvieta. Un labā pusē violnieks un Kremerata Baltika kamerorkestra dibinātājs Gidons Krēmers 19. gadā uzstājās Lunenburg pilsētā Nova Scotia mūzikas festivālā. Tur ir Halifax avīze, to apraksta, un Lunenburg ir pilsēta apmēram stundu uz dienvidu austrumiem no Halifaksas. Sakara Latvijas sports. 2008. gadā 1000 Latvijas hokeja izlases līdzjūtēji bija Halifaksā, starp tiem 800 no Latvijas, pārējie no Ziemeļamerikas pasaules čempionātā. Un tur jūs redzat, Latvija spēlē pret Ameriku, ir iemetiens, un vienā galā tur mēs visi bijām, un mēs bijām skaļi, vienalga kāds rezultāts, kā no kurā spēlē bija. Un 23. gadā pasaules junior U20 čempionāts risinājās Halifax un Moncton, 2,5 stundas no Halifax kaimiņu provincē New Brunswick. Tur spēlēja Latvijas juniori, un grupa Halifax latvieši tur brauca atbalstīt komandu. Bija arī citi sporta pasākumi. 17. gadā Halifax latvieši sagaidīja Latvijas burulaivu Spēņu jūras festivālā, bet 19. gadā Latvijas floorball izlase pasaules čempionātā, un Metro Halifaksā ir arī bijušas pasaules sprint un smajošanas un kanoēšanas čempionāti ar sportistiem no Latvijas. Jauniebraucēji. Nova Scotia un Kanādas pārējās 3 Atlantijas provinces ir maz jauniebraucēji, jo darba iespējas Atlantijā ir mazāk kā citur, kā Ontārio vai tālos rietumos Albertā un Britkolumbijā. Toties 3,5 stundas prom ap Sussex, New Brunswick, tas ir prom no Halifaksas, ir izveidojusies ap 50 liela jauniebraucēju kolonija, kuri atsaucās uz reklāmām. Liela firma tur meklēja darbiniekus ārzemēs. Un šie jauniebraucēji, un tur ir 6 uzkāpuši vienā klints smailē, dzīvo slēgti, bet tie, kas savā starpā un, piemēram, ir izveidojuši latviešu stendus paši uz savu roku vietējos daudzkultūras svētkos. Nu, pēdējo gadu sabiedriskā dzīve Nova Scotia latvieši ļoti lepni, ka viņi nepārtraukt svinējuši Jāņus kopš 50 gadiem, galvenokārt lauku īpašumos, un īpaši vienā vīnotavai, kuras īpašniece ir latviete. Vidū pēdējos gados Halifax latvieši ir pievienojušies citiem Kanādas latviešu centriem ar karogu pacelšanu pie pilsētas valdes namu 18. novembrī ar pilsētas galvas klātbūtni. Ja es nemaldos, galva ir Mike Savage labā pusē, un
pašlaik runā godu konzula Ingrīda Šketris. Un Halifaksā latviešu papildus skoliņas ir īslaicīgi pastāvējuši 2 reizes, pēdējo reizi ap 17. gadu, un jūs redzat skoliņas eglītes bildi. Nu, tuvojamies beigām un mazliet par identitāti un nākotni īpaši attiecībā uz Nova Scotia un turienes latviešiem. Nova Scotia latviešu skaits ir vienmēr bijis mazs. Bērnu un jauniešu skaits ir bijis vēl mazāks, un tas nav bijis pietiekami liels izveidot uz vietas ilgstošus pasākumus, kā tautsteju kopas, jauniešu pulciņus, korporāciju kopas un tā tālāk. Halifax un Nova Scotia tālu prom no lielākajiem aktīviem latviešu centriem Kanādā un ASV, kā jūs redzējāt sākumā. Ir grūti mazo centru latviešiem iekļauties lielāko kopienu pasākumos, ja tur aizbrauc. Tu jūties kā zivs izmests no ūdeņa, un tas paiet laiku, un visi to nevar īsteņot. Gandrīz visas laulības, bet bija daži izņēmumi, kopš 50 gadiem ir bijušas jauktas ar sveštautiešiem. Lielākā jaunāko paudžu daļa ir asimilējusies, un tikai rets kāds runā latviski. Ir Nova Scotia latvieši, kuri ciemojušies Latvijā un pāris tur tagad dzīvo, piemēram, Roberts Dambergs, aktīvists, dzīvo uz Valmieras puses vidzemē. Pandēmijas ietekmē tagad ir iespēja tiešraidē Zoom piedalīties sarīkojumus citur, kā piemēram latviešu dievkalpojumus Toronto latviešu pensionāru apvienību programmā, un arī varbūt tieši tagad šajā priekšnesumā. Latviešu kopiena Nova Scotia šodien uztur maza baby boomer paudžu sieviešu saime, ļoti aktīvas, kopienas nākotne toties ir nenoteikta. Bet, kā visur, latviešu ēdienas vēl aizvien svēku reizēs tiek gatavots un pīrāgi cepti. Pirms apmēram mēnesi Latvijas vēstnieks Kanādā Kaspars Ozoliņš, tagadējais vēstnieks darba vizītē Halifaksā, pasniedza manu grāmatu Nova Scotia leitnant gubernatoram, karaļa pārstāvim Arthur LeBlanc, Ozoliņša labā pusē, un grāmata arī tiks ziedota visām Nova Scotia publiskām un universitāšu bibliotekām, kā arī vairākām universitātēm kaimiņu provincēs. Bet tagad... Pirms tam ir daži skati. Man vienmēr patīk redzēt, ja kāds runā par to vietu, par kuru tiek runāts. Nu, šeit jūs redzat Halifax centru, moderna pilsēta, ostas pilsēta, liels līcis pie Atlantijas okeāna, labā pusē apakšā ir 18. gadsimta angļu celtu cietoksnis. Angļu un franči karoja 18. gadsimta Eiropā un arī Ziemeļa Amerikā, īpaši Kanādā. Kanādas austrumu flotes bāze ir Halifaksā. Šeit iebrauc viens flotes kuģis. Ir daudz zvejniecības ciemati Nova Scotia un citur Atlantijā, varbūt visslavenākais ir Peggy's Cove. Cape Breton sala ir Nova Scotia daļa. Viņa ir apmēram kilometru prom. Tur ir jūra starpā no Sauszemes Nova Scotia, un viņa ir liela, apmēram puskurzemes lielumā. Viņa izceļās rietumdaļā ar kalniem un jūriem, un daudziem atgādina Skotiju, līdz ar to Nova Scotia, Jaunskotijas nosaukums. Šeit ir franču cietoksnis Fort Louisburg, Cape Breton salā, celts 18. gadsimtenī. Nova Scotia ir varbūt piejūras province, bet, protams, ir iekšiene, meži, ezeri, mazi kalni. Un šeit ir slavenais Bluenose Divis šonelis. Viņš ir atdarināts 30. 20. gados. Pagājušā gadsimtenī pirmais izcīnīja daudz pirmās vietas kuģu sacensībās Ziemeļa Amerikā, un viņa attēls ir tagad uz Kanādas 10 centnieka gabala. Bet tagad kāda 5 minūtu īsa diversija uz rietumiem. Specifiski no Nova Scotia uz Manitobu, kuras latviešu vēstures aprakstīja pirmā grāmatā, kura jau sākās 1895. gadā, sen atpakaļ.
Un specifiski uz Manitobu, uz Laktubonī apkārtni, un no Laktubonī apmēram 200 km prom uz ciematu Letonijā. Un Kanādas CBC, kas ir līdzīgs varbūt Anglijas BBC, nesen ciemojās pie veclatviešiem, kuru stāsts, kā es minēju, jau sākās 19. gadsimta beigās, 20. gadsimta sākumā, un tur brauca CBC reportiere iepazīties ar veclatviešu pēdām Letonijas ciematā. Un interesantā kārtā sižets tika pārraidīts CBC šīs nedēļas sākumā, un tur arī CBC mājaslapā ir attiecīgais raksts. Un tagad noskatīsimies 4 minūšu garu video. Un diemžēl ir reklāmas sākumā, es to nevaru apiet. What goes up must come down. We beg to differ. Now get this great offer on eligible 2024 Bronco family models. This is where the Carkland family's Canadian history began. Their ancestors arrived 112 years ago, part of a wave of migration that drew scores of people from Latvia straight to Laktubonī. So this is the chicken house. This is the original building that was built by my great-grandparents. Reva Carkland proudly keeps the farm going, growing veggies and raising chickens. When you stop for a second and think how special it is to be the fourth generation doing that in that same building, it's pretty incredible. The heart of the farm is the family's century-old barn, built from hand-hewn logs. It's mentioned in historical archives as a noteworthy site. There are no nails or anything. They're all dovetailed in. Reva's Aunt Susan grew up here before the farm had electricity and running water. As soon as the bucket on the kitchen counter got low, we would send usually my brothers. They would go down and get the bucket of water, and that's our running water. My brother's feet. Her grandfather, Peter Carkland, was one of the first settlers in the hamlet of Latonia, which translates to Little Latvia. Yes, he did the usual homesteading, where you clear land and you build a house, and then you're given the title to the property. Now a shed, this tiny building was the original dwelling. It was definitely a different life. You know, they probably were very thankful just to be warm. The Carkland homestead is featured in a recent book on Latvian migration to Manitoba. Susan's grandfather was one of many who left Latvia in the early 20th century to flee political unrest. Russian Tsarist forces cracked down on people they perceived as a threat. Thousands of Latvians were imprisoned, exiled, and executed. He was under threat of his life being taken, and he stowed away on a ship, came to Canada. Carkland sent for his bride Olga a year later and started a family, never expecting Manitoba to be their forever home. He thought that it was going to be better in Latvia after the Russians took over, but that wasn't the case. And when he finally realized it, he lost a few friends that would go back to check out the situation. He would never hear from them again. The family couldn't send mail back home for fear of reprisal, and letters to Canada were sent with caution. They never ever wrote down the address of where Peter Carkland escaped to. They said that they passed it down verbally. The family still has some of those letters and paid a translator to read them. They were just amazed at how they were saying, like, my hand is so weak, I can hardly hold the quill. Like, I'm ill with whatever sickness. And it was just like these really haunting, beautiful letters. The Elkson family, the Carkland family, the Osas family. Now, the Carkland homestead will be featured in a new self-guided tour on the history of Latvian Canadians in Laktubonī. Prior to World War II, we had the largest Latvian population west of Toronto. Laktubonī may not hold that claim anymore, but their numbers are still strong. Thousands of Eastern European immigrants came in the early 1900s to find work as hydro dams were built along the Winnipeg River. They learned that they could get homesteads, so they were able to acquire 160 acres for $10, and it was very similar to the land back home. Still standing today, the Carkland homestead has been visited twice by the Latvian ambassador. He also toured the nearby Latonia Cemetery, where their ancestors are buried, and the town of Laktubonī, where Latvian family businesses still thrive.
You have that sense of community and you know what your neighbor is doing and you help when they need help and they help you. And that's what this area is like. A community tradition they hope endures for generations to come. Emily Brass, CBC News, Latonia, Manitoba. Tagad ar to beidzās, bet man varbūt īsts komentārs par video. Es esmu tur bijis visās tajās vietās 4 reizes un pazīstu tos cilvēkus, un tas kungs beigās, viņš nav latvietis. Viņš ir vietējais, kurš vada vietējo vēstures sabiedrību, un viņi veido tagad, ko angliski saka Latvian Heritage Trail. Tur būs apmēram 30 piestāšanas vietas, tur būs brošūra, tur būs kartes, tur būs QR codes, tur būs interneta vietne, un tas ir tā kā angliski saka self-guided tour. Un es domāju, ka nekur citur pasaulē, ārpus Latvijas, kaut kas tāds nav. Tādēļ es domāju, ka tas ir ļoti izcili, ka turienes veclatviešu pēcteči vēl uztur kaut kādas saites, interesi un arī ir ieinteresējuši vietējos piedalīties. Un, protams, viņi visi ļoti atbalstīja manu pētījumu pirmai grāmatai. Tādēļ liels paldies jums, un Daņu, ja ir kādi jautājumi, es labprāt atbildu. Jā, es Facebook komentāros nav jautājumu, bet nolasīšu 2 sveicienus. Viens ir no Hamiltonas, no Mārītas un Jāņa, kura Nova Skoša ir dzīvojuši 70. gados. Un otrs sveiciens ir tepat no Latvijas, un to raksta Liena, un viņa raksta tā: mani vecvecāki ieradās Nova Skoša, mēģinu izrunāt, ieradās tātad Jaunskatījā no Anglijas un nodzīvoja tur savu pirmo Kanādas gadu. Vectēvs strādāja sudraba lapsu audzētavā, interesantā kārtā savā specialitātē. Tas, laikam, bija gan rets gadījums, vai ne, dabūt darbu tādiem izciliem profesionāļiem, laikam tas biežāk izdodās, bet lielākoties nāk strādāt pavisam citus darbus. Jā, protams, tur ir daudz stāsti. Citi ir arī aprakstīti grāmatā, un citus varbūt es neuzgāju. Tādēļ tas tāds ieskats ir, un varbūt veicina tālāk pētīšanas darbus no citiem. Bet es tādu vienu jautājumu gribu uzdot, es pat nezinu, vai uz viņu varēs atbildēt. Šis stāstījums ļoti skaidri parādīja, ka neskatoties, ka tā latviešu, pat ne kopiena, viņu skaits ir mazs, viņi tomēr diezgan lielu nospiedumu atstājuši provinces kultūras dzīvē tīpaši. Bet kā ir pretējā virzienā, viņi lielākā daļa tur ir tomēr īsu laiku dzīvojuši, vai viņu dzīves stāstos var just kādu attieksmi tieši par to vietu, jo tā ir pirmā vieta, kur viņi izkāpja šajā jaunajā kontinentā. Droši vien tas ir ļoti emocionāls laiks arī, kad viņi ir nesen pēc kara, pēc bēgļu nometnēm nokļuvuši uzsāk jaunu dzīvi, vai var kādus spriedumus izdarīt par to, kā paši latvieši savās atmiņās to vietu atcerās? Nu, es domāju, tā paudze, kura iebrauca, tie, kuri varbūt palika tur uz dažiem gadiem, viņiem ļoti spilgtas atmiņas, tas bija nozīmīgs posms viņu dzīvē. Grīnberga ģimene, Vāgner ģimene un citi bija ļoti atsaucīgi ar saviem stāstiem, ar fotogrāfijām. Tādēļ tā ir neatņemama daļa no viņu dzīves ļoti tādā traumatiskā brīdī. Un, protams, es grāmatā izceļu varbūt tāds pozitīvs stāsts, bet bija arī daudz, kuri nebija tik iepriecinoši stāsti. Tur bija cilvēki, kuriem šodien mēs teikt ir PTSD, kuri varbūt nevarēja atrast darbu savā profesijā, vai nu tas bija Nova Skoša vai citur tālāk, kuriem bija jāsamierinās ar daudz ko citu, daudz ko mazāk, kā viņi bija cerējuši, un tā tālāk, un tā tālāk. Tādēļ tas nav viennozīmīgi. Jā, un šī vēstures daļa biežāk paliek avotu trūkuma dēļ, vienkārši paliek tie mazāk skaistie veiksmes stāsti, paliek mazāk izpētīti, viņam grūtāk piekļūt, bet to var, protams, saprast. Nu, es gribu teikt lielu paldies. Bija man daudz kā nezināma šajā. Man bija arī pārsteigums redzēt tādus Latvijas slavenus tiešām mākslinieks. Es vienkārši nekad nebiju tik ļoti savilkusi šīs paralēles, kur tad viņi tieši nonāca, kurās vietās. Jo mēs parasti šeit no Rīgas skatoties biežāk pieminu to, ka tā ir Kanāda,
Jo, nu, kā jau mēs tādi pavieši bieži esam, tad mums šī lielā Kanāda liekas, nu, kā Latvija viena valsts, tad jau viņi visi tur ir. Tad cik tie liela attālumi un kāds ietekmē to kopienu veidošanos, to nevienmēr var šeit uz vietas savā mazā burbulītī tik viegli saprast vienkārši. Domāju, ka šis arī ļoti vērtīgs pētījums, un ko tad es noslēgumā varu teikt, ka mēs gaidīsim nākamo grāmatu, jo viņas ir savā starpā arī ļoti atšķirīgas, un tas liek cerēt, ka nākamā varētu būt vēl pavisam citādāk. Jā, pašlaik man ir tāds slinkuma posms. Sauksim to par atpūtu. Jā. Paldies! Nu, ko, paldies, un paldies arī skatītājiem. Es tagad tiešādi slēdzu